saules starojums, biomasa, jeb zemes siltums. Vides piesārņojums un globālas klimata problēmas radījies par interesi par atjaunojumiem energoresursiem. Latvijas potenciāls vēja enerģijā varētu sasniegt 10% no saražas elektroenerģijas valstī. Saražota elektroenerģija ar vēja turbīnām. Danija 20%, Portugāle 16%, Īrija 14%, Spānija 13% un Vācija 8%. Tas ir no visas enerģijas. Jā. Ja? Kura valsts mums visvairāk ražo enerģiju? Danija. Ja? Un kā ir ar Latviju? Latvija, es domāju, vismaz. No Latvijai kaut kur 10% ir apmēram, ja? Labi, paldies. Un līdz ar to viens skolnieks mums ir sagatavojis arī dažādas lapas par enerģijām. Tātad plūdmaiņu enerģija, tālāk mums ir atomenerģija, biomasas enerģija, viļņu enerģija, vēl vienreiz ūdens, ģeotermiskā, vēja un saules. Un tagad izdarīsim sekojošā veidā. Es jums izdalīšu šīs lapas, jūs izlasīsiet, un tad katrs teiksim, cilvēks par kaut kādu konkrētu tēmu atzīmēs uz lapiņas un lapiņu pielīmēs uz tāfeles par perspektīviem enerģijas veidiem, par enerģijas izmantošanas iespējām un par cēloņiem. Atbildām tik, cik jūs sagatavojāt. Jūs varat. Tā pielīmējam tātad, kur ir cēloņi, kur ir veidi un kur ir izmantošanas iespējas. Plūdmaiņu enerģiju izmantoja pirmo reizi Spānijā, Francijā un Anglijā vairāk nekā 900 gadiem atpakaļ. Plūdmaiņu enerģiju izmanto tāpēc, lai izveidotos liela augstuma starpība starp augstāko un zemāko ūdens līmeni. Jūras ūdens plūst caur turbīnām gan paisumā, gan deguma laikā, ražojot elektrību aptuveni 10 stundas dienā. Saules enerģija. Saules baterijas pilda savas funkcijas pats līdz Latvijas augstākajos ziemas mēnešus. Saules baterijas iegūst saules enerģiju. Biomasas enerģija. Biomasas enerģija iegūst no organiskiem vielām, piemēram, koksnes un lauksaimniecības atkritumus. Tas nekādu lielu gaisa piesārņojumu un parasti neietekmē globālu sasilšanu. Vēja enerģija. Izmantojot tos var ne tikai nodrošināt elektroenerģijas piegādi tīkla, bet arī risināt citas energoapgādes problēmas. Ģeotermiskā enerģija. Ģeotermisko enerģiju var izmantot gaisa un ūdens siltumā māju. Ģeotermisko enerģiju var izmantot komerciālas vai rūpnieciskas ēkas. Atomenerģija. Atomenerģiju mēs dabūjam no atomelektrostacijas. Atomenerģiju izmantošana iet vairāk, tāpēc kā citu resursu krājumu pasaulē samazinās. Nu tā, vēl kādam ir jāatbild? Nē. Jāatbild, ja? Jā. Lūdzu? Nē. Ir atbildēts, ja? Tātad, tagad mums ir tā. Sakiet man lūdzu. Nomierināmies? Sakiet man lūdzu tādu lietu.
Tātad jūs norādījāt, ka perspektīvākie alternatīvās enerģijas veidi varētu būt diezgan daudzi. Bet pēc jūsu viedokļiem, kurš ir visperspektīvākais? Vēja enerģija, ja? Kādam ir cita doma? Ūdens enerģija. Ūdens enerģija, lūdzu. Atomenerģija. Atomenerģija. Tagad ir viena tāda situācija. Paskatieties, lūdzu. Šeit ir saules baterijas. Kurš ir redzējis agrāk saules baterijas? 1, 2, lielas. Kur lielā saules baterija, nolaišana rokas, kur lielā saules baterijas liek? Uz mašīnām, Uz mašīnām, uz mājām. Kuram uz mājām ir tātad uz jumta uzliktas saules baterijas? Ir personīgai mājai. Jā, personīgai mājai saules baterijas. Vai ir kaut kāds enerģijas ietaupījums, kad uzliek saules baterijas? Jā. Ir, jā? Tātad, ko saules baterijas dara? Kādu enerģiju? Viņa iegūst saules enerģiju. Iegūst saules enerģiju, bet kādu enerģiju taupa? Siltums. Jā, tālāk. Ūdens tiek uzsildīts, jā? Tātad ūdens tiek uzsildīts. Vēl kas notiek? Gaisma. Tātad elektrība faktiski. Jā. Var izmantot elektrības vietā. Vai ziemā ar saules baterijām pietiek, vai vajag papildus enerģijas veidus? Papildus. Kādus jūs izmantojat papildus enerģijas veidus? Gāze tāda tiek izmantot, vēl kas? Elektrība, jā, tātad tiek izmantota. Tātad tas ir skaisti, ka tiek izmantots. Tagad vēl vienu reizi. Kāpēc mēs izmantojam tomēr alternatīvās enerģijas? Kāpēc? Kas notiek ar naftu? Iegūst naftu. Vai nafta ir pietiekami lielā daudzumā? Viņa būs mūžīgi? Nē. Kāpēc nebūs mūžīgi? Kāpēc, ka viņa nav iet? Nu, var teikt krieviski. Es nezinu, kāpēc. Tā, lūdzu. Tāpēc, ka naftas pasaules Resursi. Samazinās. Jā, naftas resursi samazinās. Jautājums tāds, pēc cik gadiem naftas varētu pietrūkt? Pēc 10 gadiem, varbūt ir vēl kāda cita doma, pēc cik gadiem naftas resursi varētu pietrūkt? Nu, varētu arī pēc 20 gadiem. Un tagad klausieties uzmanīgi. Mājas uzdevums būs sekojošs. Jūs atradīsiet, kurā vietā un kā izmanto alternatīvos enerģijas veidus. Jāsagatavo Microsoft PowerPoint prezentācijā viena lapa. Tātad, tas varētu izskatīties līdzīgi. Ir jābūt bildei un ir jābūt, kur un kā izmanto.